Ja tu esi pavadījis jebkādu laika daudzumu internetā, tāds vārds incel viennozīmīgi bijis kaut kas, ko tu esi dzirdējis. It īpaši, ja tev ir jebkāda saistība bijusi ar tā saucamo manosfēru, red pillu, left wingu, viss tas tur anti-SJW bullshit, kas šajā pasaulē te ir, tev visdrīzāk bijis saskarsme ar tādu lietu, kas ir inceli. It īpaši, ņemot vērā, ka teicis bija tik populārs, es uzskatu, ka lielākā daļa, kas šo skatās, ir lietas kursā, par ko es runāju. Un es uzskatu, ka šis ir aktuāli, jo vienkārši tas bija aktuāli man. Lielu dzīves daļu es biju. Incels man, diemžēl, jāatzīst. Varbūt ne tajā standarta formā, ko cilvēki domā, bet tas tīri konkrēti attiecās uz mani, uz manām darbībām, uz kāds bija kāds persona. Bet, balsoties uz to, ka laiki mainās, es kā persona esmu mainījies, man arī attiecību situācija mainījusies, es vēlos teikt, ka esmu ticis līdz punktam, ka es vairs sevi nevarētu vairs definēt kā incelu. Kā rezultātā es gribēju šodien uztaisīt video un parunāt par to vienkārši vārdu incel, kas tas ir, kādas ir pazīmes tam visam, kas man šie divi galvenie faktori, kas definē to, vai tu esi, vai tu tajā neesi, vai tu esi iekritis vai neesi, vai citi tavā dzīvē tie iekrituši nesuši. Un kādus soļus es ņēmu, kurus es spēru, lai es tiktu uz sevi galā un tiktu pāri tam, godīgi sakot, negatīvu feedback lūpam, kas ir incel domāšana un būt kā tādam. Tādēļ, ja tev tas liekas interesanti, varbūt tev tas attiecās, varbūt tu gribi saprast, attiecās vai nē, droši sēdies skaties un cerams, ka būs interesanti. Tātad, video sadalīšu divās daļās. Pirmā daļa, par ko mēs tagad runāsim, ir izskats. Jo, ņemot vērā, ka inceli parasti ir džeki, kuri varbūt nav pārāk izskatīgi vai nav tā kā alfa čēdi, visu, ko mēs principā varam izmantot kā terminus, diemžēl izskats ir tīri problemātiska lieta. Bet, ko es esmu sapratis, izskats nav tas, ko jūs domājat, un tas, uz ko inceli fokusējas izskatām. Un kas patiesībā ir svarīgi par izskatu, ir divas fundamentāli dažādas lietas. Tagad es mazliet pamatošu terminoloģiju, kas tiek izmantota tajā pasaulē, kas ir principā, nezinu, tur black pills un viss tās tam līdzīgas lietas, kas tev var būt tavas sejas trešdaļas, mewing tehnikas, chin to, nezinu, head ratio, cik tev pa lielu pili var būt deguns. Kad es tev saku, inceli skatās uz izskatu vairāk nekā čicīts ar plastisko operācijas kaut kādu apsēstību, tas nav pārspīlējums. Varbūt vienā līmenī, bet daži džeki iet kā absolutely insane. Jo, ja paskatās, kas notiek tajos fórumos, kā cilvēki runā, principā black pills ir principā teorija, kur cilvēki domā, ka viņiem nav opcija, ka viņi vienkārši ir fact for life un viņiem nav nekādas iespējas tālāk tikt. Un viens no galvenajiem faktoriem ir izskats, jo viņiem ir kaut kāds 1 līdz 10 rating scales, kur viņi saka, ka 10 ir pats izskatīgākais un 1 un 0 pats neizskatīgākais, pēc viņu kaut kādas tur maģiskās schēmas. Un lielākā daļa nevar sevi uzskatīt vairāk par trīnieku vai par četrnieku, jo viņiem tur ir kaut kādas nepareizas proporcijas, viņi izstāsta šādi un tādi, bla, bla, bla. Point blank, huīņa, debilākā, idiotisms, absolūti nepiekrītu, šito vajag izmest no prātā ārā. Jo vienkārši viens jautājums visiem šiem cilvēkiem, kuri patiešām šā domā. Izej ārā uz Maksimu, uz lielveikalu vai jebko un apsēdies visu un paskaties pusstundu apkārt. Paskaties apkārt, kādi pāri staigā tev apkārt. Kādi cilvēki ir precējušies ar bērniem vai attiecības pirmās. Un objektīvi pasties viņiem un padomā, vai viņi ir izskatīgākie cilvēki pasaulē? Vai viņi vienkārši domā, oh my god, tā kā, ja viņi tā kā izsās tik ideāli, tikai tas vienīgais iemesls, kādēļ viņiem ir labas attiecības. Čista 95% no pārējiem izstās absolūti viduvēji, jo lielākā daļa cilvēki ir viduvēji, jo viduvējs ir norma, un normāli cilvēki izstās normāli, nevis kaut kādi psihopāti, idioti, tur nezinu, tur mega čēdi, ja? Tā nav realitāte. Kad ir runa par izskatu un par sevi, ir runa par to, kā tu sev pasties un kā tu par sevi domā. Pa izskatu, kad ir runa par izskatu, nav runa par sejas proporcijām vai ķermeņa proporcijām. Pavisam elementāras lietas un svarīgas lietas, kad runa par izskatu. Vai tu par sevi parūpējies? Vai tu katru dienu ej dušā? Vai tu tīri zobus? Vai tu mazgā matus? Vai tavas drēbes ir tīras? Vai tavas drēbes ir atbilstoši tavai ķermeņa formai? Vai tu izmanto smaržas? Vai tu parūpējies par sevi absolūti kādā līmenī?
Tā ir skaitā, ka tu parūpējies par savu ķermeni, kā tu izties, vai tu ej uz sporta zāli, vai tu sporto, vai tu staigā, vai tu ēd pareizi, vai tu dzer pa daudz, vai tu šitās visas lietas dari. Tas ir izskats. Izskats ir tas, kā tu sevi pasniedz, nevis kādas tev ir bioloģiski iedotas tur izskata feature. Jo, jā, protams, cilvēki, kuri ir, diemžēl, vienkārši drausmīgi ēna iedot un izstāst ieslikt, bet tas nenozīmē, ka viņi ir fucked for life. Tādēļ, ka viņiem ir otra opcija, ko viņam paļauties, kas ir personība, bet par to mazliet vēlāk. Bet par izskatu. Izskats nav tavā sejā. Izskats ir tas, kā tu sevi pasniedz un kā tu par sevi parūpējies. Un problēma ir tāda, ka lielākā daļa inceli, tā skaitā arī manis, kas bija, tu izskaties sūdīgi, jo tu nenovērtē sev pietiekami labi. Jo tu domā, ka tu neesi vērts, lai par sevi parūpētos. Un ja tu par sevi tā domā, kādēļ domā, kāds tev vispār pievērsīs uzmanību? Ja tu neesi savs star playeris, tu domā, kāds cits pamanīs tavu star playeri? Halo, tā dzīve nestrādā. Un ja jūs gribat vienkārši saprast, ko pie vēlna sevi darīt, nezināt, kur sākt un ko, man ir vienkārši uztaisīts jau atsevišķs video par sadzīvi, kas būs pirmais links aprakstā, uzlikšu to. Tur ir 50 minūtes ar absolūti visu, ko es savā pasaulītē daru, lai parūpētos to, ka es esmu pēc iespējas izskatīgāks, kas ir kā es par sevi parūpējos. Un es uzskatu, ka ja tu darīsi kaut vai pusi no tā, ko es daru, tu momentāli savu vērtību, presīvu vērtību kā cilvēks, uzreiz pacels. Jo, ja tu par sevi parūpējies, tā pašpārliecinātība nāks no pati pa sevis. Tas novērtējums jau tā doma, ka es esmu kaut kā vērts, nāks pati no sevis. Bet es uzskatu patiesībā, ka lielākā problēma nav jau izskats. Lielākā problēma ir tavs pašnovērtējums, kā tu sevi skaties, un vai tu uzskati, vai tu esi attiecību vērts vai nē. Es uzskatu, ka šis ir pats lielākais klupšanas akmens, ko cilvēki, kuri ir šajā incel sfērā, ieskrienās visvairāk. Man tev tāds jautājums. Vai tu esi lasījis šādu grāmatu? Vai tu esi lasījis šādu grāmatu? Vai tu varbūt esi lasījis šādu grāmatu? Vai arī, pieņemsim, tu esi arī lasījis šādu grāmatu. Ja tu esi kādu no šīm grāmatām lasījis, es uzskatu, ka šitas video varētu būt tieši tev. Tādēļ turpinām. Izskats ir ļoti svarīga lieta, protams, bet tas nemaina faktu, ka personība ir mazliet svarīgāka. Es šo visu gribu mazliet iesākt ar to faktu, ka es neesmu bijis standarta incels. Jo es teiktu, ka definētu standarta incelu ir cilvēks, kuram ir bijusi ļoti ierobežota pieeja sievietēm, kurš ļoti maz laika viņām pavadījis, kā rezultātā tas skats uz viņām ir absolūti distorted, nepamatots. Man tā nav. Man dzīvē paveicies, ka man ir ārprātīgi daudz sievietes bijušas apkārt ilgu laiku. Esmu jau no, principā, tīneidžu gadiem viņām laiku pavadījis. Un tīri tādā patstāvīgā laika periodā viss bija tīri patīkami, draudzīgā līmenī. Dažām man ir tādas ļoti labas draudzības attīstījušās, kur viņas ir atvērušās, padalījās lietām. Viņi saka, ka, retais vīrietis, ar kuru tā kā var pa īstam parunāties. To sauc par friend zone. Cits stāsts. Kā rezultātā es neesmu tāds default incels, kas ir. Tādēļ es nevaru īsti teikt un runāt par tiem cilvēkiem, kuriem vispār nav bijuši pieredze sievietēm, bet, ja jums nav, spoiler alert, viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs. Viņiem arī ir mērķi, sapņi, domas, vēlmes, emocijas tādas pašas kā tev. Tādēļ nevajag skatīties uz sievietēm kā objektus, kurus izdrāst, bet potenciāli cilvēks, kuriem arī labi laiku pavadīt. Moments, kad man ievērojami sāk uzlaboties attiecības vai vienkārši daudzums sieviešu, kas man ir dzīvē, tajā brīdī, kad es sāku par sevi parūpēties. Un tas bija ap 7. klasi, kad es sāku iet vairāk sportot. Nevis vairāk, bet vienkārši sāku sportot. Jo līdz tam brīdim es biju dirsā resns. Es sēdēju mājās, spēlēju plays, visu laiku ar čomu ēdu kā sūds. Un es runāju, kad es sūdzu, saku, katru dienu kaut kādas saldētās pīcas, saldumus. Tā kā visu sliktāko, ko var, to es arī moču iekšā. Jo mājās vienkārši neviens baigi par to visu nerūpējās, neinteresējās, un es vienkārši darīju to, ko es tajā laikā spēju darīt. Absolūti disociējies ar pasauli, vienkārši dzīvoju savā mazajā pasaulē, viss bija ok. Bet tad es kaut kādā brīdī sapratu, ka šis nav veselīgi kā dzīvot, un es pateicu, fuck it, es eju uz zāli. Un tad, kad sāku to darīt, bija tiešais korelēšanas starp manu pašnovērtējumu, manu sajūtu un manām attiecībām cilvēkiem. Jo tad, kad tu sāc par sevi parūpēties, tu vienkārši sāc justies labāk par sevi, tu sāc justies labāks, patīkamāks, komunikablāks. Un cilvēki to pamana, un viņi tev sāk to enerģiju dot atpakaļ. Un tas bija tās mans pirmais moments, kad es sāku iet uz priekšu, un viss sāka palikt arvien labāks. Kopsumā vienkārši cilvēciskā līmenī manas attiecības palika labāk,
Tā izskaitā ar sievietēm. Palika vairāk, patīkamāks, viss bija baigi forši. Un viss tā kā gāja uz priekšu, līdz ko es nometu daudz vairāk svaru, es paliku vecāks, pumpa sāka pazust, ģērbos labāk, ēdu labāk, viss vienkārši tīri palika labāk. Tā skaitā arī pēc kaut kāda laika finansiālā situācija, bet par to mazliet vēlāk. Bet, to sakot, es gāju uz priekšu, bet es nemainīju faktu, ka uz attiecībām baigi labi nebija. Jā, man bija reize, ka bija kaut kā tur mēģinājumi, viens vai divi šur un tur, bet tie bija tādi, kas mani vai nu absolūti neuzrunāja, vai bija vienkārši tik toxically insane, ka es vienkārši skatos un es domāju, kas pie vēl man galvā notika, es par kaut ko šādu parakstījos. Tāpat laikā pieredze, tam tā vajadzēja notikt. Es nevienu cilvēku nesaku, ka viņš ir slikts, vienkārši tām pieredzēm man vajadzēja iziet cauri, lai pat tiešām parādītu, kādā ēles stūrī esmu nonācis. Un tad man sāk pacelties jautājums. Es esmu parūpējis par visu ārpusē, jo patiesībā, ko es varu parūpēties? Esmu uzlabojis savu visu, ko es varu ārpusē izdarīt, tā skaitā komunikācijas spējas, bet es tāpat netulkojās uz attiecībām. Tas netulkojās uz to, ka man kaut kādas romantiskas attiecības varētu būt, ka es varētu atrast partneri, ko es vēlētos laiku pavadīt. Un tad man tā sākties radās maza nojausma, ka varbūt viss nav saistīts ar ārpusē, bet mazliet kas man iekšā notiek. Un mans lielākais klikšķis un rādīgais, ka kaut kas galīgi nav labi, bija pirms kādiem gadiem, 2, kad es sēžu mājās un es skatījos tajā laikā tā saucamo Red Pill kontentu. Viņš nebija tik agresīvs, kā teica, bet viņš tāpat runāja par kaut kādām, laikam, mūsdienu sievietēm, cik viņas tur bezcerīgas ir un ka vajag atgriezties pie tradīcijām, blā, blā, blā. Es ļoti atvainojos, ka es to skatījos. Es to mēģinu sev morāli norakstīt uz faktu, ka es vienkārši gribēju iegūt patiesu informāciju. Patiesu informāciju, arī cognitive bias, bet tā ilūzija man sabruka tajā brīdī, ka man sens ienāk istabā. Un es skatos Teļuka, un viņš vienā brīdī iefrīzo un tā sāka paklausīties, par ko viss notiek. Un tur tā kā runa par to, ka mūsdienas sievieši ir tāds, viņš vienā brīdī pasaka, šitam džekam šis taisnība. Un man bija tā kā slēdzis vienkārši, man bija tāds klik, un es sapratu, šeit ir problēma. Jo FYI, cilvēkiem, kuriem ir bijuši maz pieredzes sievietēm, viņas nav īsti objektus, kurus vajag izdrāst. Viņiem ir savas visas emocijas, vēlmes, domas, un tā nav lieta, pa kuru vajag baigi lepoties, ka tā kā, oh my God, es vēlos sievieti, lai es varu par viņu parūpēties, nodrošināt viņai dzīvi, un viņa parūpēsies par mani. Es viņai varēšu emocionāli atvērties un tikai vienīgi viņai. Man būs sieva, kuru parūpēsies par manu māju, viņa parūpēsies, ka visu laiku būs tīra, un viņa būs mana bērnu māte, un viņa būs lojāla tikai manam nā. Ja tu gribi savu 50. gadu amerikāņu fantāziju, kur tu atnāc mājās, kur tu uztaiki milkshake un bigmakiņu, sorry, laiki ir pagājuši. Mūsdienās attiecības ir mazliet drastiski pamainījušās. Un būsim pavisam atklāti. Ja tu būtu pozīcijā, kurā tu varētu nodrošināt to visu, visdrīzāk tev jau būtu sieviete. Tikai maza niansīte. Ja tu piesaisti partneri balstoties tikai savu izskatu un naudu, ko tas pasaka par to cilvēku, kuru tu piesaisti? Jo man personīgi attiecībā svarīgi, lai es piesaistu cilvēku balstoties savu personību. Un es vienīgais veids, kā es to varu piesaistīt, ja es parādu savu personību. Ja tu esi piesaistījis partneri tikai ar naudu un izskatu, kā tev šķiet, ko cilvēks tevī saskata principā? Ne jau tevi kā cilvēku, bet kā naudas maku. Bet you live and you learn. Savalkot šo visu šizofrēniju, ko es tikko pateicu, galvenā doma tāda, kādēļ tas teikums man bija tik svarīgs un kādēļ viņš man iespējās prātā? Tādēļ, ka tas, kā es attiecos pret sevi, ir tas, kā es attiecos pret sievietēm. Tajā laikā bija tīri traka ar agresiju, neapmierinātību, aizskaitinātību, emocionālu līmeni, jo pat tajā laikā man bija tā, ka tu vari pateikt vienu frāzi, un es vienkārši out like a light, es sāku ārdīties, sāku bļausīties. Protams, nebija tā, ka tur metu rokas, bet vienkārši man bija nenormāli lēcieni emocionālajā līmenī, ka rezultātā es nevarēju sev nokontrolēt, vienkārši tā huņa, ko es spēru ārā, bija fucking insane. Tai skaitā es pēc tam ievēroju, ka lielākā daļa agresijas, ko es gāžu ārā, ir pēc sievietēm nepatīk, jo kaut kādā līmenī es kaut kādā līmenī vienkārši baunka biju, jo es zināju, ka, ja kaut ko diršu pa džekiem, pa seju dabūšu. Es zināju, ka čiksīs baigi man pret seju nedos, tā rezultātā es mazliet atļāvos vairāk pret viņām dirst. Kas ir absolūti nepamatot, nepareizi.
Bet tad tā pie reizes sāku skatīties atpakaļ, es domāju, no kurienes šitas viss nāk? Kādēļ es esmu tik agresīvs pret viņām un kāda vēlna pēc man ir tik sliktas attiecības viņām? Jo teorētiski, draudzīgā līmenī viss ir ok, kad es neko no meitenes nesagaidu vai no sievietes nesagaidu. Galīgi easy, elementāru sarunas, nekādas spriedzes nav viss tam līdzīgi. Bet, kad parādās kaut kāda romantiska interese, viss sāk palikt baigi agresīvi un nepatīkami un nebaudām un nekādi. Un es domāju, no kā tas ir? No kurienes tas ir radies? Kādi man dzīvē ir bijuši piemēri? Kādas attiecības apkārt man ir bijušas, kādas piemēras esmu redzējis? Un pats galvenais jautājums, vai tie piemēri, kuri man ir bijuši dzīvē, ir piemēri, kurus es vēlos atkārtot savā dzīvē? Un tad es sapratu, ka lielākā daļa manas pieredzes ir balstītas uz sliktiem piemēriem. Uz piemēriem, kurus es nevēlos savā dzīvē, kurus nevēlos atkārtot, kuri ir nepatīkami, kur iesaistīta krāpšana, bļaušana, lamāšanās, vispārējais. Paldies Dievam, fiziska vardarbība nekad nav bijusi redzēta, bet nemaina faktu, ka tās visas attiecības bijušas baigi nepatīkamas. Un, ja tu uzaudz ap to visu konstanti, ar vairākām ģimenēm, jo nevis vairākām ģimenēm, bet vienkārši vairākiem piemēriem, tas izveidojas tev kā pasaules skatu un pa normu. Jo tev tā kļūst par normu, tu to sagaidi no tiem citiem cilvēkiem un tu savā ziņā piesaisti to visu, jo tu nevari piesaistīt ko tādu, ko tu neesi pieredzējis vai kas tev neliekas familiar. Un es sāku visu skatīties, domāju, Jēzus Marija. Nav brīnums, ka man nekāda veida attiecības nav, jo ja te piemēri, kas man bija, kad es augu, ir bijuši tik emocionāli nepiesaistīti, vienkārši attiecību dēļ, lai, nezinu, tur noturētu bērnus kopā vai finanšu dēļ vai kaut kādu citu tur egoistisku iemeslu dēļ, kā es varu piesaistīt normāls jau kādas attiecības, ja es tā attiecos pret, ja man tādi piemēri bijuši. Un es sapratu, ka tas man ir nācis pa sliktu, tas man ir vienkārši iegāzis mani laiku pēc laika, un tas ir ārprātīgi sāpīgi pieņemt to faktu, ka, tu neapzināti to visu darīsi, bet pēc kaut kāda laika tu arī saproti, ka ja tu esi to apzinājies un ja tu esi tā uzaudzis, arī to vari mainīt. Tas bija principā tas, ko es sāku darīt. Ka es sāku šķetināt atpakaļ to visu, kas pie vēlna man ir bijis, kam es esmu gājis cauri, kādas man ir pieredzes, ko es esmu redzējis, kas bija pareizi, nepareizi, kas man liekas pareizi, nepareizi. Un es sāku to visu mainīt un domāt, ka ok, labi, šīs varbūt lietas, kurām es piekrītu, šīs lietas, kurām es nepiekrītu. Un pēc šitā viss ir pagājuši kādi 2 gadi, un es beidzot varu teikt, ka es esmu ticis līdz punktam, ka man patreiz izskatās, ka man var būt tādas pirmās nopietnās attiecības, kurā man ir cilvēks, kuru es cienu, kurš mani interesē, ar kurus vēlos pavadīt laiku, un tās ir vērtības, kuras man reflektē. Nevis to, ka es tīri esmu tādēļ, ka tur ir nauda vai status vai kaut kāds tur nodrošinājums vai emocionālais atbalsts. Nē, man ir tā, ka attiecības nevis tādēļ, ka man vajag, bet tādēļ, ka es gribu. Bet šeit, tas ir tie lielākie klupšanas akmeņi, kas inceliem varētu būt, ir tas, ka tu uzskati, tev attiecības vajag, tev nevajag. Neviens negrib cilvēku, kuram vajag attiecības. Mēs vēlamies cilvēku, kurš grib attiecības. Esmu attiecībās, jo es gribu attiecības. Man to cilvēku nemaz nevajag, bet es gribu. Un es zinu, ka varbūt izklausās tīri nepatīkami, jo kā tu vari teikt, ka tu nevēli, tā kā tev nevajag to cilvēku. Es nevēlos, lai tas cilvēks mani grib, lai viņam mani vajag. 24/7 viņš bez manis nevar izdzīvot. To es nevēlos. Tas ir bērns, tā ir atbildība. Es vēlos partneri, kurš mani vēlas, tad, kad viņam ir vēlme man pavadīt laiku. Tas man liekas ok. Es vēlos partneri, kas man ciena, nevis vienkārši izmanto manu resursu dēļ, tas, ko es dabūjis esmu. Un tam ir tīri grūti tikt pāri, ja tu konstanti domā, ka visi pārējie pasaulē ir vainīgi pie tā, kas noticis tev. Es vienmēr vainoju visus pārējos apkārt vai situāciju, kas man noticis, ka vecāki vainīgi pie šitā un tā, draugi vainīgi pie šitā un tā, visa pārējā pasaule vainīga, visa pārējā pasaule ir tā kā atbildīga, lai es dabūtu visu, ko es vēlos. Nevis, ka es pats varu panākt savu realitāti un mainīt savu realitāti un ietekmēt to visu un saprast, ka šitā grāmata ir fucking insane. Ja tu šito grāmatu izlasi un pilnā nopietnībā mēģini izmantot šito pasaulē un tu neesi čista tā kā miljonārs, kuram šitas patiešām var noderēt biznesa pasaulē un tu šito huņu sāk nest iesā privātā dzīvē, nav brīnums, ka tev nekas nav. Jo tu esi vienkārši, tev ir tāds resentments, kuru tu pats nejūti. Tas ir lielākais faktors. Man bija naids pret visiem par situāciju, par kuru viņi nav atbildīgi. Jā, viņi to darīja tikpat neapzināti, kā es to darīju pret visiem neapzināti. Un tas viss mainījās tikai tajā brīdī, kad es nočekoju sevi
un paprasīju, kādēļ tu uzvedies tā, kā tu uzvedies. Un tikai ar to jautājumu tu spēj pamainīt savu realitāti, saprast, ka nē, tas, kas notika, nav pareizi, tas nav korekti pret to, kas man notika. Varbūt es to piedošu, varbūt nē, tas nav obligāti. Bet fakts ir tāds, ja tas man notika, tā ir mana pieredze, tam visdrīzāk tā vajadzēja notikt. Bet es to varu mainīt. Es varu pastīties savu pieredzi, un es varu būt resentful un turēties pie tās visas un vienkārši apvainoties visiem visu laiku un domāt, ka visi pārējie vainīgi. Vai paņemt savu dzīvēs pautu un pateikt, nē, šis tā neturpināsies. Es nevēlos šādu dzīvi. Es nevēlos turpināt šādu dzīvi, kuras man ir naids pret visiem, kur visi ir kaut kādi cilvēki, kas grib mani dabūt, un viņiem ir slēptie tur nodoma tam līdzīgi, bet pieredzēt dzīvi tādu, kāda viņa ir, patiesa, patīkama, baudāma, ar izaicinājumiem, kurus vēlos atrisināt. Bez naida pret citiem. Un tas ir vienīgais moments, kas tev ļaus tikt pāri šitai visai ellai, kas ir inseldams. Jo lielākā daļa uzskata, ka tas ir uz dzīvi, un ja tu gadījumā tā domā, tas nav uz dzīvi. Viss ir tavā galvā. Problēma ir tāda, ka lielākā daļa vai nu to negrib dzirdēt, vai viņiem nav resursu, lai to pamainītu. Ja to gadījumā nav resursu, viss, ko es tev varu ieteikt, ir sākt uzdot sev jautājumus. Kādēļ tu esi šādā situācijā, kādi to piemēri bijuši dzīvē, vai tie piemēri bijuši labi, vai tas ir korekti, ko viņi dara, vai tu vēlies atkārtot savu dzīvē. Un šitie jautājumi var sākt iekustināt to visu situāciju, lai saprastu, ko šo visu darīt. Protams, ka es neesmu kāds terapeits, tādēļ es neiešu, kur man nevajag baigi, bet galvenais saprot, ka internetā ir resursi, tu vari to mainīt un vajag to mainīt. Jo, ja tu gribi uzlabot savu dzīvi un tu esi tik tālu to noskaties, tu to arī gribi darīt. Tādēļ salam, bratan, ticu tev, ka tu izdarīsi. Bet galvenā doma ir tāda, šis ir maināms. Es saprotu, ka tas saturs, ko visdrīzāk inceli skatās, tā skaitā ir tāds baigais negatīvs feedback loops, ka tu tiec rage-baitots iekšā tajā visā, ka ārprāts šitā, this woman got destroyed, un vīrišķība šitā, nevis tā, un šits ir pareizi, tas ir nepareizi. Nav tāds pareizi, nepareizi. Nav iznīcināts vai neiznīcināts. Ir tā patiesība, ko tu vēlies, un ja tu esi neapmierināts savu patiesību, savu dzīvi, tas ir tavs darbs to mainīt. Neviens cits to nemainīs, neviens cits nav parādā labāku dzīvi, viss ir tavās rokās. Jo es varu izmantot sev kā piemēru, bija grūti, vēl aizvien ir grūti. Vēl aizvien ir momenti, kad es sev pieķeru pat tagad, nu tā kā tiešām šīs nedēļas laikā, ka es domāju, Jēzus, Marija, tā programmatūra vēl aizvien man galvā strādā. Vēl aizvien ir situācijas, ka es pastos, ka es uzdos, tīpaši ap sievietēm, es domāju, kāda vēl nu pēc tā uzdos? Pareizi, es šo hoņu visu saskatījos, sadomāju, ka tas ir normāli, un tādēļ es tā uzdos. Tas ir process, kas būs ar ļoti daudz kļūdām, ļoti daudz sāpēm, ļoti daudz realizācijām, bet no pain, no gain. Skaties gandrīz uz šito visu kā tādu kā vieglu spēlu sporta zāli. Izaicini sevi, mēģini mainīt sevi, centies sev uzlabot, jo vienīgais cilvēks, kas tevi novērtēs, esi tu. Tev jābūt savam star playeram. Tev jāparūpējas par sevi, un tas ir vienīgais moments, kurā brīdī tu spēsi attīstīties, uzlabot savu dzīvi un tikt līdz punktam, ka tu esi apmierināts ar to, kas tu esi, un tajā brīdī, kad tu esi apmierināts ar to, kas tu esi, tu visdrīzāk kļūsi atklātāks. Un tad, kad kļūsi atklātāks, patīkamāks, jaukāks, tu arī sāksi piesaistīt tieši tādus pašus cilvēkus, nevis tādus naidīgus, diemžēl cilvēkus, kā tu patreiz visdrīzāk piesaisti. Tādēļ šie ir mani 2 cents, šis tas, ko es gribēju padalīties. Man interesē, kāds būs pēc gada, pēc pusgada, pēc 10 gadiem, kā es būšu pamainījies, kāds dzīve būs, kas man būs palicis, nepaliks. Tad šis bija ganīgs tāds kā dienas grāmatas ieraksts, ka es esmu ticis līdz 2. līmenim. Pirmā grāmatas daļa ir aizvērta, esmu ticis tam visam sākotnēji pāri. Es gribu redzēt, kas man tagad būs par izaicinājumiem, kuras vēl varu sev uzlabot, ar ko es tikšu galā, ko es netikšu galā. Un, jā, kā es līdz mūža beigām pamainīšos, ko es spēšu sasniegt. Tādēļ šis tāds kā dienas grāmatas ieraksts, es ceru, ka noderēja. Bet patiesībā ļoti novērtēju, ja jūs līdz video beigām nostājieties. Pirmkārt, ļoti novērtēju. Paldies jums visiem, ka noskatījāties. Ja gadījumā šo sievieti skatās, labprāt iekomentēt, varbūt jums ir kādi padomi vai pieredze vai kas ar to, ar ko jūs esat saskārušās, vai varbūt jums pašām ir kaut kāda iekšēja pieredze to visu. Es labprāt novērtētu komentārus no džekiem, ir īpaši, vai jums kaut kādi jautājumi, vai jūs uzskatāt, ka man ir taisnība, vai jums arī šāda pieredze ir, vai jūs esat tam tikuši pāri, ja nē, kādēļ esat tikuši pāri, kas jums palīdzēja. Es ļoti to novērtētu, jo es vēlētos, lai cilvēki to labprātāk dalās, nevis vienkārši viens otru ienīstam un mēģinām iznīcināt. Tādēļ
Ja jums ir ko pateikt, droši rakstam komentāros, ārprātīgi novērtētu, spiežam like, dislike, subscribe, visu novērtēšu tādēļ. Paldies jums visiem, kas skatījāties, līdz nākamajai reizei!